Labdien! Hei, hei! Prieks, ka mūsu stādīja jau priekšā, ka tas nav jāizdara pašiem. Atļausimies jūs šovakar uzrunāt par kolēģiem, jo visi šeit kopā esam ar vienu mērķi. Jūs kaut ko izzināt jaunu, kas vēl nav zināms, lai gan daudziem tāpat droši vien ir daudz, kas jau izzināts šajā sfērā. Un mēs savukārt, lai kaut ko sīkāk pastāstītu, kas tieši varētu interesēt, kāda ir mūsu ikdiena, ko mēs darām savos darbos, kā mēs pievēršamies likumdošanai, skursteņu veidus, kas tiek izmantoti gan šajā vecajā rajonā, kas saucās Koka Rīga, gan arī citos Rīgas mikrorajonos. Katram droši vien ir savs novads, tas nav, bet sava Rīgas daļa, ko viņš pārstāv šeit. Un tad neliels ieskats par mūsu darbu. Tālāk katrs varēs pienākt un aptaustīt pat sekas, kas notiek pēc skursteņu tīrīšanas vai netīrīšanas, par materiālu izvēlēm, par dūmvadu ikdienu. Tad tā arī praktiski viņu nosauksim, kā vēsturisko skursteņu uzturēšanu un eksploatāciju. Tad primāri šī vakara gaitā gribētu pievērst uzmanību skursteņu veidiem, pārsvarā kādi tiek šodien vēl joprojām izmantoti, ko darīt ar veco fondu, lai viņu sakoptu un uzturētu pienācīgā kārtībā, par tīrīšanām, par regularitāti un tad varbūt par pašu skursteņu veidiem. Tātad skursteņu veidi iedalīsies vairāk no skursteņu veidotā materiāla. Tātad, ko mēs šeit redzam? Tātad ir pilnķermeņa dūmvadu ķieģeļi, jeb kā mēs viņu varam uzskatīt par klasiskajiem. Šie varētu būt tas standarts, kas ikdienā, ar ko mēs sastopamies, bet viņu apkopēju un uzturēšanai tiešām ir jāveltī daudz laika, līdzekļu nemazums, tas aiziet arī apsaimniekotāju budžetā, krietnu robu varētu iecirst, lai to visu ikdienā uzturētu kārtībā. Tātad klasiskie mūrētie skursteņi ir no pilnķermeņa māla ķieģeļiem, tas ir vairāk no likumdošanas ņemts, un ir atzīti par vienu no drošākajiem, jo šis skurstenis izbūvēts no pareizajiem materiāliem, vajadzētu kalpot ēkas mūžam. Tātad mēs nerunājam par cilvēku mūžu, bet par ēkas mūžu. Tie nav noteiktie gadi. Citiem skursteņiem ražotājs dod garantijas uz noteiktiem gadiem. Par ķieģeļu skursteņiem tas ir vēsturiski. Skursteni būvēja reizē ar māju, un līdz ar to arī viņam ēkas eksploatācijas laiku vajadzēja iznest. Ja mēs šodien skatāmies uz to, ka mēs renovējam ēkas, līdz ar to arī renovējam pašus skursteņus. Skursteņus mēs renovējam vairāk vai mazāk, bet atbilstoši mūsdienu apkures ierīcēm. Tātad pie šiem jautājumiem mēs vēl varēsim atgriezties pēc tam, ja kādam ir konkrēti kaut kādi jautājumi. Šī vakara gaitā jūs kaut ko iegūstat sev, un tad varbūt sīkāk par kaut ko konkrētu runājam, tad, kad mēģināsim iziet šim cauri. Tātad ir mīnusi, kā mēs redzam arī ar sarkanajiem burtiņiem, tātad šiem kailajiem ķieģeļu skursteņiem ir mīnusi. Tātad mēs nevaram pie viņiem pieslēgt jaunās, modernās apkuras ierīces, viņas nepilnveidojot šos dūmvadus. Tātad dūmvadam ir vajadzīgs kaut kāda čaula, kaut kāds oderējums. Tātad var izmantot keramiskās čaulas, ko mēs šeit redzam, kas ir labs materiāls. Var izmantot nerūsējušā tērauda oderējumus atbilstoši tai ierīcei, ko mēs šodien pie vecā ķieģeļa skursteņa gribam pieslēgt. Tātad šis ir tas brīdis, kad pārvaldnieks, apsaimniekotājs vēršās pie skursteņslauķa, lai uzstādītu jaunu apkuras ierīci, un līdz ar to skursteņslauķis dod savas rekomendācijas, kas būtu praktiskāk pareizākais un citreiz arī
ekonomiski izdevīgākais priekš konkrētās ēkas, konkrētā dūmeņa. Protams, ja šim klientam jau ir zināma šī ierīce, ko viņš grib pievienot. Tas tā ķieģeļu skursteņi. Tātad ir arī metāla skursteņi. Tātad metāla skurstenis, ar ko viņš ir labs? Viņš ir labāks par ķieģeļu skursteni ar to, kad viņu var uzstādīt vietās, kur nevar uzstādīt ķieģeļu skursteni. Tātad ķieģeļu skursteņiem ir vajadzīga pamata izbūve, metāla vieglos skursteņus var izbūvēt gar ēkas ārsienām, tāpatās arī vienīgi ir jāzina pielietojums, kas būs atkal, atgriežamies pie tā, ka jāzina ir apkuras ierīce. Mūsu ieteikums metāla skursteņi ir lietojami gan cietam kurināmam, gan gāzveidu kurināmam, gan šķidram kurināmam, visiem kurināmo veidiem. Bet viņi nav tik ilgmūžīgi kā ķieģeļu dūmvads. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka ķieģeļu biezums ir 15 cm, tad metāla skursteņi ir no 0,5, 0,6 skārda. Lai gan nerūsējošā, bet ja mums notiek kāda nelaime ar skursteni, vienreiz aizdegās, tanī brīdī nerūsējušies tērauds pārvēršas jau par vienkāršu bleķi. Un nākotnē atkal aicinām skursteņslauķi, novērtējam, vai viņš ir atbilstošs vēl kurināšanai, vai viņam vajadzīgi ir nomaiņa. Nu, tie ir atkal tie, ko mēs varam uzsvērt, ir ar sarkano ir ierakstīts, ka šādiem skursteņiem ir arī mīnus. Tātad šobrīd veikalnieki piedāvā ļoti daudz ko, bet ne viss ir atbilstošs Latvijas būvnormatīvam, ne viss ir atbilstošs klientu izvēlētajai apkuras ierīcei, tāpēc ļoti uzmanīgi sekot visām dūmvadu certifikācijām, vienmēr pie iegādes no pārdevēja prasīt līdz dūmvada dokumentāciju par viņa izgatavotāju. Jo atbildīgais par dūmvadu šobrīd ir izgatavotājs. Viņš dod savus parametrus, kādās ēkās, ar kādām distancēm mēs šos dūmvadus varam uzstādīt. Tiklīdz mēs neesam šos parametrus ievērojuši, nāks sliktais pārbaudošais skursteņslauķis, šādu dūmvadu nepieņems. Tātad ir izbūves noteikumi, kurus paredz dūmvada izgatavotājs. Vēl viens no šādiem mīnusiem ir, ka ļoti augstā temperatūrā, tas, kā es teicu, pie skursteņa degšanas, metāls deformējās. Pēc tam šādi dūmvadi vairs nav lietojami. Atkal mēs redzam šeit paraugus, ar ko mēs esam ikdienā sastapušies. Ir bijis šis metāla oderējums skurstenī, diemžēl šādā izskatā viņš vairs nav lietojams. Tātad viss tas nomainās. Šamota keramiskie skursteņi. Nu, tas ir, teiksim, jaunās paaudzes dūmvadi. Šamota var būt tikai skursteņa oderējumi vai pilnīgi šamota keramiskie dūmvadi, kas nāk keramzīta betona apvalkā, nāk iestrādāts siltumvatas izolācija, kurā savukārt iekšā nāk šāda keramiskā čaula. Ikdienā praktiski to var uzskatīt par universālu skursteni. Viņš ir viegli ērti montējams, bet atkal pieskaramies tam, ka vienmēr jāsako līdzi ir ražotāju kvalitātei. Parametriem, ko dod ražotājs. Ne visi keramiskie skursteņi ir paredzēti mitrām dūmgāzēm. Tātad, kas ir mitrās dūmgāzes? Ja mēs izvēlamies modernu apkuras ierīci, kurai ir ilgdedzes kuršanās process, līdz ar to skurstenī rodās mitruma kondensācija. Rodās vai var rasties, bet tādā gadījumā skurstenim ir jābūt piemērotam, lai viņš būtu izturīgs pret skābēm, pret dūmgāzi izraisīto kondensāciju. Tātad šim, nezinu, vai šitas ir, jā, šitam paraugam ir iekšā ir glazūra, teiksim, ja dūmvada iekšpusē rodās kondensāts, tvaiks, tātad tvaiks, kurš izejot caur skursteni rada kondensātu, līdz ar to viņš pa šīm skursteņa sieniņām tiek novadīts skursteņa lejas daļā, kuri kondensāti izvada, savācēja un tā tālāk. Tā kā keramiskie dūmvadi diezgan universāli,
pielietojami arī visiem apkuras veidiem, bet tāpat laikā tam jābūt ir rakstītam ražotāja instrukcijās, lai vienmēr klientu, kurš ir izvēlējies varbūt pats viņu būvēt, lai viss būtu priekšraksts un izbūvēts pareizi, lai atkal pie ēkas nodošanas vai renovācijas nodošanas eksploatācijā, lai viss būtu atbilstoši šodienas normatīviem. Kombinētie skursteņi. Tā tad vairāk varētu būt runa par Rīgas centra namiem, tātad veco apbūvi, kurā jau ir iestrādāti no iepriekšējā gadsimta mūrētie ķieģeļu skursteņi. Tātad, lai mēs viņus uzlabotu un pielāgotu jaunajām ierīcēm, mēs viņus oderējam. Oderējums savukārt ir vai nu nerosējušies tērauds vai keramika. Šādā gadījumā iekšējais ieliknis pasargās veco ķieģeļu skursteni, kurš jau 100 gadus ir nokalpojis, kas šobrīd kalpos tikai kā vizuālais, pasargās no mitruma kondensācijām un citām dūmgāzu izraisītajām korozijas un tā tālāk. Bet, lai šo izbūvētu, atkal ir vajadzīgs speciālists. Tātad tam visam ir jābūt tikpat certificētam, ko tur liek iekšā. Savukārt, izvēloties meistaru, viņam ir jābūt saiknē ar tuvāko apsaimniekošanā esošo vai kāda pārvaldnieka nama apsaimniekotāju, kurš savukārt piesaista skursteņslauķi, kurš to visu kontrolē un kaut kādā būvniecības gaitā sekotam līdzi, lai pēc tam par visiem tiem materiāliem, kas notiek skurstenī iekšā, skursteņslauķis nes atbildību, viņš sastāda aktu par dūmkanāla tehnisko stāvokli un atbilstību jaunajai apkūras ierīcei. Par likumdošanu. Likumdošanas panti, ko izmanto skursteņslauķi, daudz nav. Tas nav viss būvnormatīvs, tie nav pārsvarā, tie ir ministra kabineta noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, kas šobrīd ir ar numuru 238. Skursteņslauķi viņus pielieto ikdienā, arī ēku apsaimniekotājiem vajadzētu viņus zināt, kuros ir iekšā aprakstīti noteiktie termiņi, procesi, kādā notiek dūmvadu, ventilācijas kanāla tīrīšanas, apkopis. Savukārt atkal būvnormatīvs, kas ir dzīvojamo un publisko ēku apkuru un ventilāciju. Vairāk runās par tiem, kāda mums ir dūmvadu izbūve, ja mums pēkšņi kaut kas šajā objektā, šajā apsaimniekošanā mainās un vēlamies kaut ko pamainīt vai no apkuras ierīces vai uzstādīt kaut ko jaunu. Līdz ar to ir jāpielāgo vecais dūmvads jaunajām ierīcēm. Tad ir kaut kādi termini, kuriem vajadzētu pievērsties. Ne viss sakrīt ar vēsturisko, tātad, kas ir dūmrovis, kādreiz par dūmrovi pilnīgi sauc kaut ko citu, tas bija rovīts, kas ir krāsnī iekšā. Šobrīd, ja likumdošanā ir paredzēts dūmrovis kā posms starp apkuras ierīci un skursteni, tad mēs arī savā dokumentācijā mēģinam atainot tā, kā ir šodien paredzēts likumdošanā. Tātad ir dūmeja, dūmenis, dūmkanāls. Tas vairāk ir attiecināms uz cilvēkiem, kas ar to darbojās, kas mēģina šo dokumentāciju veidot, lai atkal saprotamā valodā gan klientam tas ir skaidrs, gan ugunsdzēsības glābšanas dienestam, kas ar šo dokumentāciju strādā, gan būvvaldēm saņemot šos dokumentus, lai nebūtu interpretācijas par tēmu. Dzīvojamo publisko ēku apkuru un ventilāciju. Vairāk vai mazāk tur ir termini par pašām apkuras ierīcēm, par dūmkanāliem, cik apkuras ierīces drīkst pievienot katram dūmkanālam. Diemžēl šodien tas ir samazināts. Vairāk vai mazāk tas ir saistīts gan ar ugunsdrošību, gan ar esošo ēku, esošo stāvu dažādajiem gaisa spiedieniem. Tātad šodien pie modernās izbūves mēs visi izmantojam gan blīvus paketlogus, gan blīvas durvis, un spiediens
ēkā paliek ļoti dažāds. Attiecībā vēl varbūt kādam ir mehāniskās nosūces. Un, ja pie viena dūmkanāla mēs atļausim darboties vairākām apkūras ierīcēm dažādos stāvos, var nonākt līdz bēdīgam gadījumam, kad dēļ gaisa retinājuma no viena dzīvokļa pārnesās dūmi uz citu dzīvokli, jo viņā ir lielāks retinājums nekā ārā virs jumta. Šo faktu dēļ likumdevējs ir pateicis, ka pa jaunu pie konkrēta dūmvada var pieslēgt tikai vienu apkuras ierīci. Protams, ir interpretācijas. Vai vairākas sadalot ar šķērsienu, bet nav vairs tie laiki. Nu, neviens nemūrē mūrētās kurstenīs šķērsienas, un par to ir jāaizmirst. Vienam dūmkanālam tiek pievienota viena apkuras ierīce, lai tas būtu pilnīgi droši jebkurā stāvā dzīvojošajiem. Kā dūmvadus projektē, tas ir vairāk uz projektēšanu atkarīgs atkal, kā izmantojam apkuras ierīces. Par pareizi izmantots dūmvads un apkuras ierīces, viņa virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt konkrētos grādus. Līdz ar to mēs no reālas kursteņa lietošanas skatāmies jau uz to sliktāko, lai nekad nebūtu dūmvadā aizdegšanās, jo tad dūmvads uzkarst gan iekšpusē, gan sāk nokarst ārpuse. Pie skursteņa degšanas iekšā skurstenī ir vairāk par 1000 grādiem, varētu būt 1200, 1400. Tad mēs iedomājamies, kāds karstums un spiediens tur rodās, zinot degojušu dūmvadus, kāda liesmu flamme nāk ārā pa skursteni. Tātad tas ir spiediena rezultātā, ir karstums un spiediens, un līdz ar to ķieģeļu skursteņu šuves atverās, mikroplaisās, un liesmas savukārt vēlās iekļūt telpā. Nākošais ir, cik godprātīgi katrs būvnieks no skursteņa ir atvirzījis šīs koka konstrukcijas, vai tas neietekmēs mūsu drošību, vai mēs labāk strādājam sasaistē ar skursteņslauķiem, vai mums jāpadomā, ka mums ir jābūt ļoti labam apdrošinātājam. Bet realitāte ir viena, labāk katru gadu izdaram, iztīram, ja runa ir par cieto kurināmo, ir dūmvadi, kas ir jātīra neretāk kā reizi 2 gados, ventilācija šobrīd ir vēl retāk. Mums ir sava interpretācija, par to likumdevējam sava. Ugunsdrošības noteikumi savukārt nosaka atkal, cik tālu drīkst atrasties, nevis cik tālu, bet apkurs ierīču iedalījums, kas ir ilgdedzes un kas ir parastais kurināmais. Par parasto kurināmo mēs varam teikt, ka tās ir lauku krāsnes vai mūrētās krāsnes, kas ir hodiņu krāsnes, kamīni. Bet ilgdedzes tiklīdz mums ir kamīns ar stikla monitoru priekšā, līdz ar to ir iespējama gaisa padeves regulēšana, līdz ar to cilvēkam ir vēlēšanās šo kurināmo, ko viņš sadedzina, izvilkt uz ilgāku laiku, un tiklīdz tas tiek slāpēts un dzesēts, tā ierīce ir ilgdedzes ierīce, un ilgdedzes ierīcēm 100% skurstenī ir vajadzīgs kaut kāds papildinājums. Par tīrīšanu, atkal ir noteikts, ka jāiztīra līdz 1. novembrim. Tas nenozīmē, ka 1. novembris bija pirms 20 dienām, ka tagad skursteņslauķi dodās atvaļinājumā, bet tas ir vairāk, lai cilvēku saorganizētu. Tīrīšanu var veikt visas vasaras garumā. Tiklīdz ir pabeigusies iepriekšējā apkurs sezona, ir pienācis maija mēnesis, paliek siltāks. Protams, kad jebkurš cilvēks domās par savu atpūtu, kā es pavadīšu šo vasaru, cik karsts būs laiks, kādi būs kondicionieri, kāds būs jūras krasts. Tad pat laikā mums šī vasara, šie daži vasaras siltie mēneši vajadzētu izmantot apkures ierīču dūmvadu sakopšanai. Ja mēs sagaidām augustu, septembri, kur vēl 1. novembri, tad ir jārēķinās, ka uz skursteņslauķu pakalpojumiem būs jāgaida rinda. Skursteņslauķi ir tik, cik viņi ir, klonēties viņi nemāk,
Un, vai tā ir nedēļa, vai citreiz pat tas ir mēnesis, kādas rindas izveidojās rudenī, kad visi vēlās to vienlaicīgi izdarīt. Tā ir, diemžēl, problēma. Tātad formulējums līdz 1. novembrim tiek iztīti visi dūmkanāli, ilgdedzes dūmkanāli ir vēl vienu reizi apkuras sezonā, tātad tas būtu kaut kur apkuras sezonas vidus, plus mīnus jaunais gads aiz jaunā gada. Ugunsdrošības noteikumi arī nosaka, tas, ko es tikko teicu, neretāk kā reizi gadā ķieģeļu dūmvadiem, kuriem jau ir izveidots iekšā metāla oderējums, ir neretāk kā reizi 2 gados, un keramikas un šamotu dūmvadiem līdzīgi, tāpatās arī neretāk kā reizi 2 gados. Tas ir par eksploatāciju. Šeit mēs redzam, ja jūs redzat visbiežāk pieļautās kļūdas, kādas ir skursteņa izbūvēs, tātad nepareiza apkuras ierīces izvēle, par ko jau tikko mēģināju izstāstīt, kad jaunās ierīces un vecās ierīces. Tās ir tādas 2 dažādas lietas. Mēs vairāk runājam par izejošajām temperatūrām, kas ir no apkuras ierīcēm. Ja tās vecās ierīces uzņēma siltumu sevī un arī skurstenim atdeva siltu temperatūru, tad jaunās modernās atdod tik labi visu uz telpu. Telpa mums uzsilst ātri, bet skurstenī izejošās temperatūras ir ļoti zemas. Ieejot zemām temperatūrām vēsā skurstenī, tvaiks, diemžēl, pārvēršās kaut kādā brīdī par kondensātu. Un ja tas mums ir atstāts pliks ķieģeļu dūmvads, tad ķieģelis lēnā garā tiek piesūcināts ar šiem mitruma tvaikiem, plus vēl ar sodrējiem, tas kopā veido līdzīgi kreazotam, līdzīgi kārtiņu, kas nākamajās reizēs skursteni iekurinot ar, nevis skursteni, bet apkuras ierīci iekurinot ar lielāku temperatūru, var aizdegties. Tad brauc sarkanas mašīnas, visiem apkārtējiem ir interesanti, bet ne tam, kurš šo māju apsaimnieko vai arī tam, kam ir jāglābjās. Tad šeit bildītais redzam, kā tvaiks nepareizi ir. Tātad ir metāla jumtiņš. Kāpēc metāla jumtiņi? Vai mēs vēsturiskajām mājām kaut kur zinām un atceramies, ka ir metāla jumtiņi? Diemžēl tā nav. Lauku mājām nekad mums jumtiņi nav bijuši. Tāpēc, kad vienmēr ir bijis silts pavarts, viss iekšā ir kūries, ir sagatavotas brokastis, tad to pusdienas, tad lopi jābaro, tad visu laiku apkuras ierīce strādā, skurstenis ir silts. Nekas skurstenī iekšā netek, lietus gāž, ķieģelis pēc tam iztvaiko, viss skursteni ir labi. Šobrīd mēs to apkuras ierīci palietojam 2-3 stundas, dodamies ar biznesu nodarboties, pa to laiku skurstenis saslapinās. Akal vakarā nedaudz iekurinam šo apkuras ierīci, tas viss tvaika veidā ceļās uz augšu. Ziemā mums ir augsts metālisks jumtiņš, tvaiks atsitās pret jumtiņu un veido šādus stalaktīdus, tas viss tek atpakaļ, bojā pašu skursteņa galvu, bojā mūsu atjaunoto jumta segumu, tas viss ir ķīmisks, tas viss kaut kur kādam nes kaut ko sliktu. Tas ir primāri, kā tas notiek, pēc tam šis skurstenis ir piemērcēts, un viņš lēnā garā drūp kopā, tāpēc, kad samircis skurstenis ziemā ir uzņēmis mitrumu, naktī ir sasalst, šķēpelējās, atkal birst uz jumta, atkal bojā mūsu īpašumu. Gala rezultātā tie ir lieli ieguldījumi nākotnē, lai pārmūrētu visu skursteņa galu, plus viņš varbūt jau ir sācis bojāties augstajā bēniņu daļā, kur arī jau var būt šī rases punkta veidošanās. Tātad mums skurstenis ir jāuzsilda, un tikai tad mēs varam domāt par kaut kādu ekonomiskas apkuras ierīces lietošanu. Šīs ir tādas pērles, kas ir redzētas. Protams, tas visiem ir skaidrs, ka netīrs skurstenis ir ļoti bīstams. Tad es tā arī saku, vai
Vai nu draudzējamies ar skursteņslauķiem, vai nu mums ir padomā kāds labs apdrošinātājs. Bet, nu, to laikam nevajadzētu izvēlēties, tāpēc skursteņslauķi vienmēr ir atvērti jūsu vēlmēm, uzklausam, bet nevajag nogaidīt līdz tam, kad jau ir pienācis tas process, kad jau ir rudens, tad vajag visiem vienlaicīgi. Vienlaicīgi nekas nebūs. Nu, būs jāuzgaida šī nedēļa. Šīs nedēļas laikā arī nekas nemainās jums. Kā es teicu, tas 1. novembris nav pateikts tas datums, kad skursteņslauķi pamet valsti un brauc strādāt citur uz citām zemēm. Tā nav. Tas citreiz arī atbiedē nedaudz klientus. Ja likumdošana nosaka jāiztīra līdz 1. novembrim, klients baidās zvanīt pēc 1. novembra, jo viņam būs kaut kāds sots, ja viņš līdz 1. novembrim nav iztīrījis. Mēs neesam sodošā organizācija, mēs esam klientu sadarbības partneri. Mēs neielaužamies īpašumos ar pirkstu strostējot vai sastādot kaut kādus aktus, kas ir negatīvi kaut kur kādam uzrādīt. Mēs strādājam ar klientu, mēs viņam skaidrojam, viņš novērš, un tikai tad, kad māja ir savest kārtībā, skursteņslauķis dod pozitīvu slēdzienu par ēkas turpmāko eksploatāciju un nākamo apkures periodu, kad mūsu īpašums ir gatavs apkures sezonai, līdz nākamā gada aprīlim, maijam. Guntis varbūt tuvāk pastāstīs par būvniecību, par čaulu ievietošanu, par keramisko skursteņu izbūvi, kas ir ikdiena, vai papildinot vēl kaut ko. Man arī būtu vieglāk. Jā, tad mēs ar Māri pārstāvām šo te organizāciju, kas ir Skursteņslaucītā amata brālība. Brālība pirmkārtām ir vissanākā amata brālība Rīgas pilsētā. Tātad šī te Skursteņslaucītāja amata brālība pastāv jau 1738. Jā. 285 laikam šogad ir. Jau gadus. Un, mēs neesam tik veci. Jā, bet vienmēr esmu personīgi uzskatījis arī tāds, kaut kur ir tāds Jānis Rainis kādreiz kaut ko uzrakstījis, kad ja cilvēkam nav pagātnes, viņam arī nav nākotnes. Un gan Māra Senči ir strādājuši šajā arodā, gan arī mans tēvs ir to darījis. Līdz ar to mūsu pagātne un nākotne arī saistās varbūt ar mūsu dēliem, kas ir šeit. Tā kā cenšamies šo te darbu darīt kvalitatīvi, ar domām uz nākotni, nevis tikai ātri kaut ko pārdot, ko Māris te iepriekš minēja, kad tirgus ir pilns ar dažādām lietām. Katrs cenšas, protams, cenšas kaut ko pārdot un gūt kaut kādu peļņu. Bieži vien tie paši skursteņi tiek pārdoti, viņi ir lēti. Cilvēki bieži vien arī šos te lētos skursteņus nopērk, bet rezultāts, kā jau Māris arī iepriekš teicis, bieži vien ir tāds, kad ir labākā gadījumā ir nopirkts arī labs apdrošināšanas līgums. Sliktākā gadījumā gan pie Māra, gan pie manis ir bijuši cilvēki, māju īpašnieki ar lepnām mājām, kuras ir bijušas, bet vairs nav, ar asarām acīs par to, kad skursteņa dēļ ir noticis ugunsgrēks, māja ir cietusi vai citos gadījumos nodegusi tieši no nekvalitatīvu skursteņu, no viņa nekvalitatīvas skursteņa izbūves. Un tajā pašā laikā arī dokumentācija nav sakārtota, tātad nav izdots šis te Skursteņslaucītāja akts par
dūmvadu un ventilācijas kanāla tehnisko stāvokļa atbilstību. Ja? Un apdrošinātājs atsaka, kaut gan tev ir apdrošināšanas līgums, bet līdz ko tu nevar uzrādīt šos te dokumentus par dūmvadu tehniskā stāvokļa atbilstību, apdrošinātājs tev atsaka izmaksu. Tātad šādi gadījumi ir bijuši. Jā, tātad arī par tiem pašiem ķieģeļu skursteņiem atgriežoties. Arī šis rajons, vienalga vai pārsvarā arī vecā koka Rīga, vienalga vai tā ir koka vai mūra Rīga, jā, ir šie te skursteņi. Mēs arī pārstāvam katrs savu uzņēmumu. Mārim ir konkurenti mēs esam. Mārim ir savs uzņēmums. Mans uzņēmums ir skursteņmeistars. Es ne tikai tīru, bet arī daudz nodarbojos, jā, kā Mārs arī teica, ar skursteņu izbūvi. Tātad var redzēt, ka fonā ir vecais ķieģeļu skurstenis, kurš ir palicis nepārmūrēts. Laikam saimniekam, protams, šis te viss maksā bargu naudu šajā brīdī uz 5 stāvu mājas, nojaukt veco skursteni un atmūrēt viņu atpakaļ no atbilstošiem ķieģeļiem. Tad te ir 200, 300, varbūt pat 500 ķieģeļi, kur tev ir jānogādā uz 5. stāvu augšā. Vecais ir jānojauc, jānogādā lejā, jāutilizē, jā, un jaunais skurstenis jāuzbūvē, jāuznest viss tas materiāls augšā lejā, pēc tam arī jāstrādā uz jumta, kurš ir pietiekoši stāvs. Tā kā šīs te skursteņu virsjumta daļa remonta darbi, protams, jebkurā gadījumā maksā naudu. Jā, tā tad no sākuma tiek pārbūvēti šie te ķieģeļu skursteņi. Tad, jā, tad skaidrs, ka arī saimnieks noteikti vēlas nomainīt arī apkurs ierīces, jā, un tad arī šajos te kanālos liekam iekšā šīs te čaulas. Tās var būt gan keramikas čaulas, gan metāla čaulas, gāzes ierīcēm, arī plasmasas, ja polietilēna oderējums. Šobrīd, piemēram, neviens gāzes katls, pat uzņēmums Gaso, kurš nodarbojas ar šo te uzraudzību un projektēšanu, nemaz nepieļauj domu par to, ka varētu kādu gāzes ierīci uzstādīt, pieslēgt pie skursteņa bez šī te skursteņa oderējuma. Ejam pie nākošā faila. Mēs varbūt varam mēģināt kaut kā kopā, lai nav tikai man jāpiedalās un Mārim jāklausās. Varbūt ir arī kādi jautājumi no, redzu gāzes vīrus, redzu apsaimniekotājus. Varbūt kādi jautājumi no publikas ir, vai arī ejam uz priekšu. Droši lūdzu. Uz priekšu. Jā, šeit ir metāla skursteņi. Tātad, kā jau iepriekš minējām, tātad šie te ķieģeļu skursteņi vairāk ir kā vēsturiskie skursteņi. Jā, jaunbūvējumās ēkās arī šajās bildēs mēs redzam, tātad tas ir ciemats, kur tiek izbūvēti jauni dūmeņi, jaunas apkurs ierīces. Pieņem, ka šis te skurstenis, kas ir tūplānā, ir kādam kamīnam noteikti. Apakšā tātad ir ilgdedes, pieņem, ka ilgdedes kamīns. Jauns spīdīgs skurstenis. Kamīni arī, starp citu, var būt dažādi. Tātad kamīni ir tādi, kas ir svētdienas kamīns, ko tu iekurini, kad tu vēsā laikā ar viskiju glāzi gribi sasildīties pie uguns liesmām. Tajā pašā laikā ir arī kamīni, kas darbojās kā pamata apkuri, tātad, kuriem ir arī centrāla apkurs funkcija. Tātad kamīns tiek kurināts tāpatās kā apkurs katls. Jā, un vai arī pie blakus skursteņa ir uzstādīts tiešām centrāla apkurs malkas katls.
Ja, un tātad to skamīju, metāla skursteņus labāk ir uzstādīt apkurs ierīcēm, kuras ir, nu jā, kā es iepriekš minēju, svētdienas kurināmais, jā, bet nevis kā pamata apkuri. Tātad tur, kur ir, piemēram, centrāla apkuras katls, nezinu, vai ir, gribiet, es varu tuvāk parādīt, tātad šis ir izvilkts ārā no ķieģeļa skursteņa, kur saimnieks ir teicis, vai man kaut kā tas centrāla apkuras katls vairs nekurās. Jā, es viņu kurināju te 2 mēnešus, ar katru brīdi sāk sliktāk kurēties. Tātad aizejot uz objektu, viņš saka, nu, jā, vajag iztīrīt skursteni. Nu, tiemžēl šādu skursteni, šādu oderi vairs iztīrīt vienkārši nav iespējams. Jā, tātad viņi tika demontēti. Šo te rezultātu, ko es te rādu, var sasniegt ļoti ātri. Tas ir sasniedzams, nezinu, 2 mēnešu laikā. Iemesls tātad ir šī, te, kā es jau iepriekš minēju, pamata apkure. Un iemesls noteikti ir slapja malka. Slapja malka, tas ir vislielākais skursteņslauķu bietis, jeb skursteņa bietis. Nu, tātad kādā brīdī, labi, tie 2 paraudziņi ir jau no citiem skursteņiem. Tātad, ja aizdegās šis te melnais kreuzots, ko es jums rādu, ja, tātad, kā arī kolēģis iepriekš teica, tātad šis te piķis, kreuzots, darba, viņa deg ar temperatūru 1000, 1200 grādu, 1400 grādu. Kā arī iepriekš minējām, tātad šīs te metāls ir 0,5, 0,6. Jā, metāls sāk deformēties pie 800 grādiem, pie šiem te 1000 un vairāk grādiem. Tātad metāls pārvēršas par neko, vienkārši viņš pazūd. Jā, bet tiemžēl tā ir ikdiena. Nu labi, ar katru brīdi varbūt mazāk cilvēki kaut ko ir iemācījušies un saprot un seko līdz savām apkurs ierīcēm, bet nu, ļoti, ļoti bieži šis te ir sastopams. Tātad nākamais uzskats ir, ja es esmu uzlicis sev mājās jaunu nerūsējošā tērauda skursteni vai arī izoderējis veco ķieģeļa skursteni, viss man vairs viss ir kārtībā, es esmu par sevi parūpējies, man ir apkurs ierīces kārtībā, bieži vien to arī kaut kādi montētāji saka, jā, es tev tagad ielikšu oderi, viss tev vairs skurstenis nav jātīra. Nu, muļķības, jā, tātad, kur ir šie te pierādījumi, jā, kad skursteņi ir jātīra, viņi ir jātīra. Mēs pat, ja cilvēks nu, tātad mūs izsauc, mēs redzam, kādā stāvoklī ir šī te odere vai arī šis te ķieģeļa skurstenis. Mēs viņam pat arī sakām bieži vien, kad, nu, ja tu kurini ar to slapjo malku vai ar tiem dēļu galiem, kas tev tur pagalmā mētājās, nu, tev pēc mēneša mums ir jāsāc. Nav tā, ka katrs skurstenis būtu jātīra tikai tajos 2 reizes gadā vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad skurstenis ir jātīra tik bieži, lai nepieļautu sodrēju degšanu skurstenī. Ja? Tas tiešām var būt arī pēc 2 mēnešiem. Šie te noteikumi nosaka tīrīšanas minimumu, ja? Obligāto minimumu. Ja? Tātad, nākamais stāsts mēs jau varam, protams, katru mēnesi vai 2 reizes mēnesī arī pie jums neiet. Ja? Ja jūs dzīvojat savā privātu mājā, tad jūs arī pats variet veikt šo te skursteņu tīrīšanu. Tātad, bet tomēr atbilstoši likuma prasībām, tas ir 1 reizi 5 gados, arī ir prasība, kad ir šim te certificētajam skursteņslauķim šis te skurstenis jāapseko un jātīra. Rūpējamies par saviem skursteņiem, lai nesanāk tā, kad ir līdzekļi ieguldīti, jā, un to visu mēs pazaudējam ļoti ātri. Nu, labākā gadījumā tas ir jauna čaula skurstenī, vai arī vēl sliktāk. Keramikas skursteņi, tātad, jā, mēs uzstādām arī šos te keramikas skursteņus.
Arī var paskatīties, ko nozīmē keramikas skurstenis. Ir keramikas čaula, šamats keramika, tas ir kā māla pods, viņā ir iekšā glazūra. Šamatu ķieģelis mums kalpo ļoti ilgi. Šis, protams, nav tīrs šamats, tur ir kopā ar mālu. Tātad varam salīdzināt, ko nozīmē keramikas skurstenis un ko nozīmē nerūsējošā tērauda skurstenis. Bet, kā jau arī iepriekš minēja, gan par tiem metāla skursteņiem, gan arī par keramikas skursteņiem, tirgotāju un tirgus ir ļoti plašs un ļoti dažāds. Katrs klients var izvēlēties vai nopirkt, vai iegādāties, vai arī katrs pārdevējs var pārdot to, ko viņš vēlas. Ļoti bieži sanāk tā, ka man vajag skursteni. Tad ļoti bieži arī uz manu e-pastu nāk jautājums. Viņš pat nejautā, tur tāds savs jautājums, tā kā tu būtu kaut kādu baltmaizes kukulīti, gribētu iegādāties. Man vajag skursteni, viss, tik un tik metrus, cik maksā? Visi 3 jautājumi. Metrs, metrāža augstums, kas jau tikai loģiski, ka man viņam vajag 8 metrus. Tad nākošais ir diametrs. Diametrs labākā gadījumā un cik tas maksā. Viņam neinteresē ne ražotājs, ne tur kaut kādas specifikācijas. Galvenais izējošais ir cena. Ja tu pēc tikai cenu, tad skaidrs, ka, piemēram, es jau pēc sarunas vai pēc tā e-pasta saprotu, ka tas nav mans klients. Ja tev nav interesi, tev ir tikai interesi par cenu, nevis par to produktu. Kā es minēju, ir dažādi ražotāji un arī tirgū. Ir Pleva, ir Šīdels. Tie ir tādi labi brendi, pārbaudīti jau ļoti ilgus gadus. Ir vesela rinda ar čehu un poļu ražotiem skursteņiem. Un tie ir vienkārši uz pusi un vēl vairāk lētāki. Lai gan, skaidrs, ka viņi ir ražoti tajās zemēs, Polijā vai Čehijā, bet ir vesela rinda ar niansēm, ar ko šī keramikas skursteņi atšķirās. Tas pats ir arī par metāla skursteņiem. Arī tur ir viens ir ražots Beļģijā, viens ir ražots Lietuvā un viens ir ražots Maskavas ielas garažā. Ļoti bieži arī mūsu tirgū vai SSA mēs varam atrast atkal tas pats viens pārdevējs pārdot pa 60 eiro metrā izolētu nerūsējošā tērauda skursteni, bet turpatās nākamais sludinājums ir, ka pa 20 pārdot. Tas arī, es arī saku, vai pēc nākamās atbildes, kad mans skurstenis maksā 60 eiro metrās, vai kāpēc tik dārgi? Es saku, lūdzu, ejiet, skatieties SSA, tur jūs noteikti dabūsiet krietni lētāku cenu. Tikai izrādās, ka tas skurstenis ir ražots garažā, nevis rūpnīcā, bez certifikātiem, bez garantijām. Izolācijā varbūt ir, nevis speciāli paredzētā karstumizturīgā vate, bet to pašu, ko mēs liekam sienas siltināšanai, vate izmantot. Cena ir lēta, bet rezultāts nav nekāds. Vienreizējs. Nākamais stāsts par šiem metāla skursteņiem, ar ko mēs arī ļoti bieži sastopamies un karojam. Nevis karojam, bet ir strīds ar klientu. Tātad mēs esam arī tie, kas pēc tam, kad tas skurstenis ir uzstādīts, vienalga, vai tas ir 2 gadi atpakaļ, 3 gadi atpakaļ, vai 5, vai vakar aizvakar, tātad mēs esam tie, kas iet šo skursteni pieņem eksploatācijā. Šobrīd mēs ļoti stingri skatāmies uz to, ja tas varbūt 20 gadus atpakaļ bišķiņ vienkāršāk piegājam šiem jautājumiem. Tātad ir normatīvi, ir prasības, ir standarti par šo skursteņu izgatavošanu, par viņa eksploatāciju īpašībām, tātad kāda attāluma ir līdz tām koka konstrukcijām. To visu šis ražotājs ir pārbaudījis un savā montāžas instrukcijā arī ir uzrakstījis. Tātad ļoti bieži mēs šobrīd sastopamies, ka vesela rinda ir ar garažā ražotajiem skursteņiem, nevis, kā es minēju, rūpnieciski ražotājiem, kuriem nav pilnīgi nekāda certifikāta, nekādas atbilstības
deklarācijas. Nezinu, kā tie cilvēki ar to tiek galā. Tad mēs šos skursteņus nepieņemam. Mēs uzskatām, ka viņi neatbilst prasībām. Vai nu viņi tiek mainīti, vai arī šīs ēkas netiek nodotas eksploatācijā, to ir grūti atbildēt. Bet nekas lēts un labs, diemžēl, neeksistē. Jā, arī pa keramikas skursteņiem, tātad arī šeit jūs redziet, kad ir keramzīta betona bloks. Tātad starp keramzīta betona bloku un šo te šamata cauruli ir akmens vatas siltinājums. Šajā gadījumā tā bilde varbūt ir tātad puspabeigts produkts. Ja? Te ir dakstiņa jumts, noteikti, kad pēc tam iespējams, kad tika, kā mēs sakam, uzvilkta šī te zeķe. Ja? Tātad skaidrs, ka keramzīta bloks pliks nedrīkst palikt. Vai nu tiek uzvilkts vienkārši apmetums virsū, vai arī skārda apdara tiek veidot šiem te keramikas skursteņiem. Jā, kā arī te ir rakstīts, ka kvalitāte mēdz atšķirties. Bieži vien es esmu mainījis arī šos te čehu poļu skursteņu keramzīta betona bloks tiek paliek, ja, bet rauj ārā tās čaulas, kuras vienkārši ir lupatās saplīsušas. Ja. Tātad tās čaulas deg, ja tas skurstenis deg, tās čaulas, kas ir pa lēto, viņas vienkārši saplīst. Beigās tu viņu visu vari vienkārši groziņā sabērt to keramikas čaulu. Bet bieži vien dēļ tā, keramikas skurstenis arī nekam neder. Ja? Ja, viņš plīst, bet plīst jau tie lētie skursteņi. Un nepareiza eksploatācija. Nepareiza eksploatācija. Arī keramikas skurstenis nav domāts viņu netīrīt. Tāpatās arī šo te keramikas skursteni ir jātīra. Ja? Neviens skurstenis, neviens ražotājs nav paredzējis viņā dedzināt sodreiz. Skurstenis ir dūmgāzu novadīšanai. Ja? Nekādā gadījumā neregulārs vai neregulārs sodreja dedzināšanai. Tad viņu īpašības nav domātas. Arī keramikas skursteņi iztur tur īslaicīgu degšanu, kas ir 20-30 minūtes, arī šos 600 grādus, un varbūt arī vairāk iztur šie te keramikas skursteņi. Bet ja tu dedzināsi regulāri, un ja degs tas, ko es te rādu, kur ir 3 cm kārta virsū, tur neviens skurstenis un tā tālāk neizturēs. Daudzi arī ražotāji, kā uz saviem reklāmas stendiem, manam skurstenim ir 30 gadu garantija. Jā, bet pēc tam apakšā rakstīts maziem sīkiem burtiņiem pie pareizas dūmvada eksploatācijas. Ja? Tātad tikko ir skurstenis dedzis, visas garantijas tiek noņemtas. Ja? Tad, ja tev ir dedzis skurstenis, vienalga vai tas ir metāla skurstenis vai tas ir keramikas skurstenis, tad vienalga viens raksta 20 gadu garantiju, viens 30 gadu garantiju. Bet tas vēlreiz saka, tas nenozīmē to, ka skurstenis nav jātīra. Un tajā brīdī, tikko ir sodreja degšana, tā visas garantijas uzreiz tiek zaudētas. Pa garantijām ļoti interesants ir fakts, ka dažs labs ražotājs uzraksta to 30 gadu garantiju, bet tai rūpnīcai, kas ražo, ir tikai 10 gadi. Diezgan interesanti skatīties uz to, kā cilvēks, kas 10 gadu strādā šajā jomā, var produktam jau dot 30 gadus, ja tas skurstenis vēl nevienā objektā to nav pieredzējis. Tā papētot to tirgu, tam diezgan interesanti ir iet līdzi. Par tiem pašiem keramikas skursteņiem un SS. Tātad sludinājums pie sludinājuma, ar piegādi aizvedīsim uz Ugāli, aizvedīsim uz piegādi cenā. Tātad tur arī keramikas skurstenis. Tātad tas ražotāja nosaukums ir Vācijā ražots. Tātad tur viņi neraksta, kad ir ražotāja rūpnīca ir Šīdela vai ražotāja rūpnīca ir Pleva.
vai tātad es pārdodu mašīnu, Vācijā ražota mašīna, man ir 4 riteņi, stūre. Jā, bet kas tev tā pa mašīnu? Vācijā ražota viņa ir, tātad importa mašīna. Jā. Bet izrādās, ka no Vācijas tur ir labākā gadījumā šī šamata caurule. Nav īsti skaidrs, kurā Vācijas rūpnīcā ražot, bet vispārējais komplektācija ir salasīta no vis kaut kurienes. Un, tātad, jā, viņš raksta, ka viņam ir Vācijā ražotas skurstenis. Beigās, protams, viņš to cenu dabūna, kā es minēju, uz pusi lētāk, jeb vēl lētāk, bet papīru un garantijas atkal nav nekādas. Un tas mūsu nākamais stāsts ir par to, ar ko es sāku, kad mēs esam tie, kas pēc tam iet, tātad tas klients, ja tas cilvēks ir apvārdots, vai viņš pats ir, skatoties šo te piedāvājumu klāstu, izvēlējies šo te lēto skursteni, un pēc tam mēs esam tie sliktie, kas no tā cilvēka prasa. Mēs prasam arī, kurš tev tur skursteni būvēja, ja? Tātad ir izbūvēts vienalga, vai keramikas skurstenis vai metāla skurstenis. Izrādās, ka starpstāvu pārsegumā ir visas sijas spāres klāt. Ja? Tātad tā bija ērti tur to skursteni novietot pilnībā klāt. Pie spāres izbūvējot, pat spāres augšā, starpstāvu pārsegums. Es saku, kas tev to? Man tie celtnieki, tur bija tādi kārtīgi vīri, kas mācēja atrast to lēto skursteni. Jā, ātri arī pa lēto samūrēju. Diemžēl saimnieki tev tagad ir jāņem ārā grīda, jāņem ārā starpstāvu pārsegums un jāatvirz nost šis te koka sija no tā skursteņa, jo nav ievērota attāluma. Jā. Kur tad ir tas meistars? Vai tas meistars nav? Viņš, nezinu, tur Anglijā sēnes lasa. Ja? Tā ir mūsu ikdiena, ar ko mēs šobrīd šīs ēkas pieņemot eksploatācijā sastopamies. Tas gudrais īpašnieks, noklausījies šādu vienu stāstu, zvana nākošajam. Varbūt, ka tas pieņems eksploatācijā. Tad zvana trešajam. Ja 3 viņu pārliecina par vienu un to pašu, tad nākās iztērēt 2 reizes vairāk naudas un tomēr pārtaisīt. Jo, kā jau Māris teica, to meistaru ir tik, cik viņi ir. Mēs viens otru zinām paudzēs. Tā informācija jau te kaut kur te ir. Tā kā... Bet beigās tie cilvēki tāpatās tiek galā, arī bez manīm un Māra. Tā kā... Kaut kā noteikti. Nezinu, tas viss ir pieļaujams. Ja cilvēks dzīvo meža vidū viens pats, viņš var uzņemties pilnīgi atbildību par sevi. Bet tiklīdz tu esi kaut kādā ciemā vai pilsētā, tas ir apdraudējums visiem apkārtējiem. Deg ne tikai viens, deg tālāk kaimiņš, skatoties no vēja virziena, deg nākošais kaimiņš. Tad katru vakaru var skatīties raidījumu degpunktā, kur mums atkal kaut kāds zināms sociālais slānis ir kaut ko nodedzinājis. Diemžēl tas ir atkarīgs diezgan daudz no cilvēku izglītotības. Es saprotu, ka tie nebūsiet jūs, kas šodien šeit ir ieradušies kaut ko jaunu iegūt un atklāt. Tie būs cilvēki, kam ikdiena saistās tikai ar grādīgiem dzērieniem un diemžēl tā ir mūsu vide. Paskatoties šos raidījumus, tiešām tas kontingents ir ļoti līdzīgs. Jā, nav jau tā gluži arī. Ir arī ļoti daudz cilvēku, labi, šobrīd jau tas ir mazāk, bet trekno gadu gājieni, jā, kas tikai tagad arī tiek pieņemta eksploatācijā, ka katrs no savu ķengaraga dzīvokļa vai no pļauniekiem tātad paņem kredītu, jā, turpat blakus ir tukša pļava, tā saucamā pļavas apbūve, jā, tātad viņš, protams, cilvēks, varbūt ir saprotams, ka viņš ir laimīgs pie tā, ka ticis pie savas privātu mājas, bet, tad tiešām tiek izvēlēti vislētākie materiāli, vislētākās, būvbrigādes un tā tālāk, jā. Mēs jau arī sakām, ka tu vari krānu nomainīt, tu vari linoleju nomainīt, paklāju vai podu nomainīt, bet skursteni tu savā mājā vairs nekad nenomainīsi. Ja? Tātad skurstenim ir jākalpo
Mārs arī iepriekš teica, tad ēkas mūžs, jā, nevis zini, garantijas laiva. Mums apmēram viss. Lūdzu. Kādu? Vien maz momentiņu, varbūt, ka mikrofonu jums iedos, tā būs. Nu, rekur, es pārtraukšu, rekur mūsu faili, rekur mūsu būvētie skursteņi, ja? Jumtiņa nav. Šeit arī ir skursteņi, jumtiņa nav. Labi. Otrā virzienā. Traumu starp skursteni un čaulu vai kaut kā taisīts iet, dzirdējis variants, ka vajag iebērt smiltis, aizmūrēt, tas kaut kas nemestiks. Nekādas smiltis skursteņos netiek bērtas. Nu, reku, piemēram, šeit mums varbūt grūti saprast ir no tālienes, jā, tātad te arī ir keramikas skurstenis, jā, viņam ir virsū uzlikts jumtiņš, jā, tad skaidrs, ka te ir kurināts arī ar slapju malku, bet tas skats nebūtu tāds, ja nebūtu šī te jumtiņa. Tātad, jā, ar laiku arī šis te viss aizaugtu un apaugtu, jā, bet skaidrs, ka šajā gadījumā, kas notiek, tātad tas pats, kas arī šeit redzams, jā, tās dungās atsidas pret to augsto jumtiņu, nokondensējās, jā, un viss tek atpakaļ. Ja mēs runājam par tām, uz jūsu jautājumu par tām čaulām. Droši vien, ka doma bija par metāla čaulu. Tātad arī metāla čaulām ievietojot skursteņa oderējam zemākā punktā ir kondensāta izvads tiek ierīkots. Un nekādi jumtiņi arī priekš nokrišņiem nav nepieciešami. Var lietus ielīt iekšā, tas nav nekas traks. Tad pareizi izbūvēts skurstenis, nu, vienalga vai tā ir metāla odere, vai tas ir keramikas skurstenis, jā, vai metāla skurstenis. Jā, šeit mēs redzam, ka ir aiz sienas ir apkurs ierīts, nu, pieņemsim, ka kaut vai tur ir malkas katls, jā, vai kabīnes. Tātad šis ir treigabals, kur ir pievienot apkurs ierīts. Šeit zemāk šādi ir jāizskatās skurstenim ar tīrāmo lūku. Tātad rekur šeit ir elements, kas sauc tīrāmā lūka, un zemāk šeit, nu, varbūt arī kāds redz, te ir tāda saucamā, nu, vienalga balsta kronšteins, jeb taburete, jā, un apakšā ir kondenzāta izvadiņš. Tātad šobrīd visiem skursteņiem, arī keramikas skursteņiem, katrā jaunbūvē, tad, kad mani uzaicina vai uzņēmumu uzaicina, teiksim, jā, nu, kad iegādāsies mūsu skursteni, mēs aizbraucam uz objektu, tad nākamais uzreiz stāsts, ka tev pie skursteņa jau ir jāpievada kanalizācijas cauruli, vienalga vai tā ir trīniec, pieciniec, tātad kur šim te kondensātam notecēt. Tātad jumtiņi uz skursteņiem netiek likti. Jā, šobrīd ir izmaiņas noteikumos. Ir pieļaujami. Ir pieļaujami, bet vajadzētu pajautāt tam skursteņslauķim tomēr, nu, vispār ar to skursteņslauķi, tā kā vajadzētu konsultēties, draudzēties, saprast arī pie to jauno skursteņu izbūves, jā, nevis paļauties uz tām brigādēm, kas pļaus kaimiņam pļavā māju ceļu un pēc tam vēl divas tās mājas blakus pļavā uzceļ, bet tomēr uz meistariem, kur pēc tam to visu pieņems eksploatācijā. Tātad es vēlreiz saku, ja tā ir pamata apkure, tātad tur tās briesmīgās vildes ir skaidrs, ka tur šeit tas viss ir kurējies, nu, 24 stundas diennaktī. Jā, tātad ziemā. Jā, tātad visu laiku tas apkurs katls, malkas apkurs katls ir kurējies. Tā ir pamata apkura. Jā, tātad uz tās pamata apkurs, kur visu laiku tev skrien ārā dūmi, nu, nekādi jumtiņi viennozīmīgi netiek likti. Jā, ja tev ir, piemēram, tā kā šī bilde, kā es teicu, noteikti ir apakšā ir svētdienas kamīns ar stikla kurtu, jā, kas atkal skursteņslauķim ļoti nepatīk, tātad bieži vien šie tie metāla skursteņi tiek sēdināti pa tiešo virsū uz šiem stikla kamīniem, tieši uz kurtuves. Jā, tātad, kas notiek, ja tev nav tas jumtiņš virsū, tad pie nokrišņiem tev viss ūdens vienkārši līst iekšā tajā
pa 5000 nopirktajā glaunajā kamīnā ar paceļamo stiklu priekšā, ja tev nav jumtiņš, tad tas viss līst tajā kurtuvē iekšā. Tātad skaidrs, ka uz tiem svētdienas kamīniem, ja ir tā situācija tāda, tad šobrīd, likumdošana ir atļaujusi šos te jumtiņus uzlikt. Ja mēs vēlreiz pie tiem kamīniem svētdienas atgriežamies, mēs viņu kurinām tikai tad, kad ir svētku dienas, tikai svētdienās, bet jātīra viņš ir tāpat. Tātad rekur tas stāsts, ko es tikau minēju, kad apkurs ierīce ir blakus skurstenim un lejā ir tīrāmā lūka. Pieņemsim šajā gadījumā, ka šeit pat taisno ir apakšā kamīns, tātad skursteņslāķis uzkāpja uz jumta, tīra to skursteni un visi tie sodrēji pat tiešo kamīnā, tur vēl baltais ādas dīvans, vai notika negadījums, jātaisa remonts, visa telpa piepūsta sodrējiem. Tātad skurstenim ir jāatrodas blakus apkurs ierīcei, ir jābūt treigabalam, apakšā ir jābūt tīrāmai lūkai un tikai tā apkalpojamai, tīrāmai. Biežāk vēlams šo netīro darbu, šo tīrāmo revīzijas lūku atvirzīt uz palīgu telpām. Tikpat labi, ja tas ir pie ārsienas, uz ārpusi, kur melnais cilvēks var atnākt un reāli strādāt. Ja ir tas variants ar svētdienas kamīnu, ko Gunts stāstīja, tad tas viss notiek caur balto telpu, kur viss ir baltās flīzēs, tiek izjaukts puse vēl no kamīna, lai tam visam tiktu klāt. Un tad jautājums ir, vai cilvēks to vēlās. Un atkal ir stāsts par naudu. Tātad ir iegādāts kamīns par 5 štukām. Feini, marmora apdara. Ja, bet par to, tos dūmus un tos skursteņus var spaini nest ārā. Tā kā mēs sakām, tas viņam vairs neinteresē tam cilvēkam. Tur viņš vairs ieguldīties nav, viņam nav interesanti. Ja. Vizuālais viņam ir svarīgs. Kruts kamīns, kruta apdara. Tajā brīdī, kad viņi ir jāapkalpo, tad mēs esam tādi kā, tu nemāki tīrīt kamīnu, tu nemāki tīrīt skursteni, tā lai mans baltais dīvans paliek dzīvs un vesels. Bet tu esi ieekonomējis, izdarījis nepareizi. Laikam man būs jāgriežās pie jums agrāk vai vēlāk. Situācija sekojoša. Man bija vaļējais kamīns, pieslēgts bērniņu dzīvoklī Vecrīgā pie esošā dūmvada. Mūrēts dūmvads droši vien pārsimts gadu vismaz. Tagad es nomainīju uz partermu tādu, tā kā kamīna krāsnes, viņa laikam skaitās ar to pašu stikla kurtuvi aizveramo un deg ļoti labi un velk ļoti labi. Bet liekot meistars man pieminēja, ka varbūt vajadzētu to odarīt ielikt, pa cik mainās tas tā iekārta. Bet neuzlika. Tagad jautājums ir tāds, ko darīt šajā situācijā, vai var viņu no augšas vai no apakšas kaut kā iemānīt tur iekšā tajā dūmvadā. Es varu tikai atvainoties par tikko, bet jūs esat klasisks, manis iepriekš pieminētais piemērs. Jā, jums ir iegādāts apkurs ierīce, šajā gadījumā kamīns, par ko jūs samaksājāt naudu. Nebija 5, bet 3. Jā, tad vēl meistaram par darbu, tad vēl marmora apdara. Es pārspīlēju, protams. Bet īstenībā jau būtu bijis tā, ka tajā brīdī, kad jums tā iecer rodas, tad ir jāsameklē, tiemžēl, tas ir pareizais un vienīgi pareizais gājiens, sameklēt šo te certificēto skursteņslauķi, lai jums viņš veic pārbaudi, lai jums viņš iesaka, lai jums apseko. Tātad atkal nākamais stāsts par to, vai tur uz leju ir kaut kāds, pieņem, ka jūs esat augšējais stāvs, kā jūs tikko minējāt. Apakšā vēl ir stāvi. Vecrīga varbūt ir dažāda situācija, bet standarts jau ir tāds, ka ne tikai esiet jūs pievienots pie šī te kanāla, bet ir pievienot vēl esošie apakšējie stāvi. Tādā gadījumā
tā ir jūsu darīšana, ko jūs darīsiet, bet nekādu oderi tur jūs ievietot nevariet, jo ar savu oderi jūs nobloķēsiet apakšējos stāvus. Ok, jā, bet tās lietas ir feini izdarīt, pirms mainīt. Jā, protams, arī mūsu pakalpojumi viennozīmīgi maksā naudu, arī šīs te oderes maksā naudu, viss maksā naudu, bet no sākuma ir ideja, tad ir pareizi sakārtots līdz galam skurstenis. Ok, tajā pašā brīdī, protams, tiek runāts arī jau par to, mēs jums prasīsim, kāda jums būs tas kamīns, kāda būs tā apkurs ierīce, tad mēs arī pielāgosim to oderi. Jā, un pēc tam, tad, kad darbs ir pabeigts, es nezinu jūsu situāciju, bet es pieņemu, kad viss nauda samaksāta, meistars pacēla cepuri, ar to arī jūsu attiecības beidzās. Negribu jūs biedēt, bet pieņemsim, kad jūs, nezinu, vai pie pārdošanas, vai tur kaut kāda īpašnieka mājiņa būs, jā, tikko tur parādīsies būvvalde, tikko nebūs valsts zemes dienestā bijis inventarizācijas lieta uzmērīšana, šī te apkurs ierīce jums nav iekšā. Jā, tad atkal sākās kaut kāds karuselis. Lai cik tas jocīgi nebūtu, jā, tomēr tas skursteņslauķis it bieži ir vajadzīgs. Arī ne tikai, lai ar melnu mutī birstētu un tīrītu, jā, bet šīs te lietas tomēr, lai būtu pareizā secībā, sakārtot. Vai darbs var veikt? Jā, bet jautājums, ja darbs veikt, es teicu, katra vieta ir savādāk, tikko jūs minētais, ja tas ir tiešām tikai un vienīgi jums, šis te kanāls. Būšu priecīgs sniegt pakalpojums. Droši. Jāsāk ar apsaimniekotāju. Tātad jūs pazīstat visus dzīvokļu īpašniekus, noorganizēt visu klātbūtni uz kādu noteiktu dienu. No sākuma ar veikt šīs jūsu skursteņu dzīvoklī. pilnu apskati. No sākuma situācija jūsu dzīvoklī, un tad, ja ir tas, ko jūs tikko teicāt, jā, protams, ja arī tas kamīns no vienas puses ir izbūvēts, skurstenim ir 4 plaknes, vai arī viņš varbūt tur no otras istabas puses, jā, risinājumi vienmēr var atrast, jā, tātad kamīns obligāti varbūt nav jājauc nost, to darbību var veikt arī no citas kādas plaknes, kas varbūt ir pieejama, piekļūstama. Viņam ir piekļuvis pirmajā stāvā. Jā, katra vieta ir individuāla, katra lieta ir citāda vieta, bet parasti risinājums ir atrodams. Lūdzu. Man otrs jautājums par kurināmā veidiem. Jūs minējāt, ka slapja malka ir sliktākais, kas ir vēl varbūt vissliktākais, kas ir vēl sliktas lietas un ir kaut kādas labas lietas. Es dzirdēju, ka vajag kurināt kaut kādiem auguma izāme, ko tādu, tas ir kā iztīrot, cik tur patiesība vai nav patiesība. Par mitrumu. Jebkuram kurināmajam, vai tā ir malka, vai tās ir briketes, vai tās ir granulas, jebkuram kurināmajam, tā pati gāze kaut vai šķidrais kurināmais. Jebkuram kurināmajam ir savs mitruma procents. Sadedzinot šo kurināmo, mēs viņu pārvēršam tvaikveidīgā. Un kopā ar dūmgāzēm caur skursteni tam tvaikam ir jāaiziet brīvi atmosfērā. Traucēklis ir šie jumtiņi, kas viņam neļauj iziet brīvi atmosfērā. Otrs traucēklis ar šīm mitro kurināmo mēs nevaram iegūt lielu temperatūru. Ar zemām temperatūrām dūmgāzes pa skursteni virzās lēnām. Un tātad kaut kādā brīdī tas sasniedz to dūmgāzu atdzišanu līdz 70 grādiem, un pie 70 grādiem jebkurš tvaiks pārvēršās pa mitrumu pilieniem, kuri nosēžās uz skursteņa kvadrātainajām, apaļajām, ovālajām virsmām. Šis ir rezultāts. Tātad
uzsēdies ir piliens, garām skrien sodrējs, viņam ļoti patīk pie šī piliena pieķerties. Tas pažūst, nākošais piliens, un tādējādi šis skurstenis tiek aizaudzēts. Labā lieta tanī, ja mēs izmantojam gāzveidu kurināmo, jā, tā kondensācija ir pieļaujama, ir pat šobrīd moderni gāzes kondensācijas katli, kur tā kondensācija ir obligāti, tas šķidrums atgriežas katlā, atnes apakaļ plus temperatūru, dabonam ekonomiju, bet, diemžēl, ar cieto kurināmo saistoties, kondensācija ir ļoti liels šķērslis. Tātad, jo mums ir mitrāks kurināmais, jo mums vairāk ūdens ir skurstenī. Jo mums ir vairāk ūdens, jo ir vislielākā iespējamība uz aizaugšanu. Otrs, kas ir sliktākais, ir skābeklis telpā. Tātad, kā mēs runājam, mēs visi dzīvojam blīvās telpās, un to augstumu iekšā negribam laist nepakam. Telpu vēdināšana ir otra lieta arī, ar ko nodarbojās skursteņslauķi. Dabiskā ventilācija, kas ir dūmeņu kanālos. Tā ir viena lieta, bet, lai viņi reāli darbotos, mums viņi ir jādabona klāt. Nevis tikai prom, caur ventilācijas kanālu viņš skrien prom, bet arī klāt. Mēs visi mīlam mehāniskās nosūces. Mēs telpā uztaisam vakumu, un ja mums ir vakums, mums apkuras ierīces darbojās nepareizi. Atkal dūmgāzes virzās lēnām, tāpēc, ka nav degšanai pietiekamā skābekļa, degšanas process notiek lēnām, un dūmgāzes arī virzās lēnām. Un šie divi faktori, bezgaisa telpa, kurā mēs kurinam, un mitrs kurināmais, ir divi vistrakākais dūmvadam, lai viņu norakstītu. Protams, Gunts priecājās, viņš nāks būvēt jaunu. Bet tanī pat laikā cilvēki padomājiet, sakopt vienreiz veco vēsturisko, izdarīt pareizi, ieklausīties nedaudz tanī, ko jums saka speciālisti, un tas viss realitātē strādā pie vienreiz gadā apkalpošanas. Plus mīnus tas nav dārgi. Ja mēs runājam par šodienas viensētu, nezinu, cik viena, divas apkuras ierīces. Mēs plus mīnus varam ierakstīties 100 eiro izmaksās. Paņemam skaistumkopšanas pakalpojumus. Šeit ir sievietes, viņas zina, cik bieži viņas iet uz šādiem pakalpojumiem. Kaut vai pie friziera aiziet. Jūs vismaz atstājat gadā šos 100 vai 200 eiro par skaistumkopšanu. Tanī pat laikā mēs neesam gatavi atstāt par savu drošību 100 eiro. Tās ir divas dažādas lietas. Vai mašīnu mēs kopjam tehniski, reāli aizbraucot uz servisu, viņu sakopt, vai mums patīk tikai ar lupatiņu viņu nopulēt, lai viņi labi izskatās. Izvērtējam to vienreiz un darām pareizi. Iepriekš kolēģis minēja par tīrīšanu. Ir tādas īpašās tabletes, kuras liek iekšā, tās palīdz? Ir gan pulveri, gan tabletes, gan skursteņa pagales priekš attīrīšanas, bet šie visi palīgi līdzekļi ir domāti jau procesam, kurš ir radies. Palīdzēt nevar nekas, palīdzam. Jūs palīdzat savai apkuras ierīcei ar savu pareizo domāšanu. Telpas reizi stundā vismaz logu atveram uz minūti, jo mums ir blīvi logi. Pilnīgi atvērts minūte, viņš ir ciet, telpā ienāk skābeklis, ir skābeklis degšanai, ir skābeklis, kas iznēsā mums siltumu pa telpu, telpa ātrāk izsilst, bet šie visi palīgi līdzekļi, gan ķīmiskie, gan vectēvu, ir jau skursteņa tīrīšanai. Tātad, ja mums ir uzradies plāna kārtiņa šīs vielas, tad ar šādu palīgi līdzekli mēs viņu pārvēršam notīramā materiālā. Mēs arī nevaram asfaltu no skursteņa iekšpuses noberst. Viņš ir spīdīgs, tā ir darva, tas ir asfalts ar visiem mehāniskajiem līdzekļiem, lai cik asi viņi nebūtu, lai kādas rotējošās birstes mums nebūtu.
To var drāst stundām, tas nost nenāk. Ar šiem līdzekļiem mēs viņu pārvēršam notīramā, pulverveidīgā, un tad ir iespējama tīrīšana. Vienmēr arī vajag lasīt tas, kas pilnībā ir rakstīts pie šiem līdzekļiem. Tātad pēc jebkuras līdzekļu lietošanas ir jāveic apkope. Jo ja mēs viņu pārvēršam šādā materiālā un pēc tam uzaudzējam nākošo kārtu, tas būs dubultīgi. Tātad lietojam šīs pašas skursteņu attīramās pagales, bet viņam ir paredzēts, ka viņš strādā 2 nedēļas vai 20 dienas. Tad viņš ir beidzis savu darbību, tad ir jāveic tīrīšana. Par to vienmēr visi aizmirst. Viņš izlasa reklāmu, pats sev skursteņus lauķis. Es ielieku pagalu, man tur viss attīrās, viss pats aizlido. Diemžēl tā nav. Un tad nākamais stāsts, jo bieži vien tad tu lieto to brīnumu tableti, jeb pagali, jā, un tu nepasauc to skursteņu slauķi, un jā, šis te pats kreozots, šis te pats asfalts, tad ir pārvērties tādos vieglos čipšos, un vienā brīdī, tad, kad tu no jauna iekurini savu apkurs ierīci ar lielāku varbūt liesmu, jā, ļoti bieži tajā brīdī arī šie te sausie čipši un atlikumi, kas tur varbūt vēl ir uzauguši, tiek aizdedzināti. Tad, jā, mēs arī sakam, lietojam tos ķīmiskos tās piedevas, jā, bet neaizmirstam arī par fizisku skursteņu tīrīšanu, vai jūs to pats dariet, vai sauciet meistaru. Jā, tātad šī te ķīmija plus fiziska tīrīšana. Šī ķīmija ir tas pats, kas centāva metodas. Tā pati apses malka, sausas kartupeļu mizes, saberžat pulverītī un liekat paciņās un tirgojat tālāk. Tas pats vien būs. Tad vēl jautājums par daudzdzīvokļu māja. Kādreiz ir bijuši mūrīši, ja tur apkuras iekārtas. Tagad ir ievilkts centrālā apkure, viss ir silti, un šos te mūrīšus izmanto pārmūrē un uztais par kamīniem. Visi izmanto pārsvarā vienu cuku, un šos te kamīnus vienkārši pieslēdz skurstenim un aiziet. Ja? Kā jūs uz to skatāties, cik ilgs mūžs tādam skurstenim ir? Par jebkuru pieslēgumu dūmenim, dūmvadam, dūmkanālam vienmēr obligāti ir sastādāms akts. Skursteņa tehniskā stāvokļa pārbaudas akts. Tātad jūs saucat skursteņslauķi, varbūt negribās mani, negribās viņu. Tur saucat Jāni vai Pēteri, apskatieties sarakstā, viss ir, dokumenti ir, un viņš jums sniedz viedokli. Šos pašus kamīnus vienmēr visu mūžu ir bijis atļauts pieslēgt tikai atsevišķam dūmkanālam, nevis kopējam mājas dūmkanālam. Protams, ka skurstenī ir vairāki kanāli. Ja katram ir savs kanāls, tad ir iespējams to pilnveidot un izdarīt. Bet pārsvarā vecajās ēkās dūmkanāls kalpoja uz vairākiem stāviem, un tik līdz kādā stāvā vēl ir kāda apkuras ierīce, par kamīnu izbūvēm var aizmirst. Lai kāds viņš būtu, vai atvērtais kamīns, vai stiklotais kamīns, jebkāds pārveidotais mūrīts. Bet primārais sākās ar to, ka tiklīdz cilvēks kaut ko vēlās darīt ar to apkuras ierīci, noņemt jūs droši varat. To neviens neliedz. Skursteņslauķis nav jāaicina. Kādreiz arī cilvēki painteresējas, vai man nav jāpieaicina, es gribu jaukt nost. Saku, to jūs prasat mājas valdītājiem, vai drīkst nojaukt. Bet par jaunu pieslēgumu ir jābūt obligāti sastādītam normatīvam aktam, ka šis kanāls ir brīvs un atbilstošs jaunajai jūsu izvēlētajai jau apkuras ierīcē. Tas neatkarīgi no tā, vai šis te iepriekš ir ticis izmantots, šis te pieslēgums skurstenim tikko kā jauna iekārta klāt. Ja? Tā kā ir strīpa, tik līdz jūs esat nojaucis, lai pieliktu kaut ko jaunu, diemžēl ir viss dokumentācija jākārto. To varat darīt pa priekšu, pakonsultēties. Tad varbūt jūs vēlaties savu veco mūri renovēt un atstāt viņu, vai vēsturiski, lai viņš būtu vēl iekurināms. Jā, tas viss ir pieļaujams. Tiklīdz jūs nojaucat, jūs jauno atpakaļ pielikt nevarat, kamēr šis dūmkanāls nav atbrīvojies visas ēkas garumā. Tad viņš jau tiek kādam
pirmais, kurš brauc piešķirts. Jā, tas stāsts, lai ja es arī sapratu jūsu jautājumu, tad jūs tikko minējāt, ka, ja es pareizi jūs izpratu, tad ir par vairāk stāvu apbūvvietu stāsts. Ja? Tad tikko kā kaut vai tajā vienā stāvā ir vēlme mainīt šo te apkurs ierīci, tad, ja jūs viņu mainīsiet, jums kursteņas lauķiem ir jāapsako un jāsaprot, kas ir uzstādīts, kas ir pievienots visos pārējos stāvos. Jā, un tad, kad viņš saprot, tad viņš arī pieņem šo te lēmumu, vai jūs savā stāvā variet mainīt, vai pārbūvēt, vai izbūvēt. Nu, bet, ja jūs sakiet, ka viss notiek, ļoti labi. Tad viss notiek līdz atkal brīdim, kamēr kāds apdrošinātājs vai nedodies kaut kāda nelaimes gadījums vai vēl kaut kas, un tad tiek prasīt šie te papīri. Kamīna izvadītājs karstums ir daudz lielāks nekā no krāsnes, un viņš to skursteni no iekšpuses arī bojā? Temperatūras skursteni nebojās. Šobrīd vairāk skatāmies uz to, ka jaunās, modernās apkurs ierīces tieši bojā ar vēsām dūmgāzēm, nevis ar karstām. Atvērtais kamīns, jā, viņš iet ar karstām dūmgāzēm. Viņš strādā pie vecā izbūvētā ķieģeļa skursteņa. Ķieģeļa skurstenis tādiem mērķiem bija paredzēts, un viņš kalpos vēl 100 gadus. Tieši vecie ķieģeļi, jā. Bet tik līdz mēs mainām uz kaut ko modernizētu. Tam dūmgāzes ir vēsas. Viņš neko tur sabojāt nevar. Viņš var vienkārši kaitēt apkārtējiem. 2 stāvos vienlaicīgi nevar būt apkurs ierīces. Šāds gadījums. Vienam lietojot apkurs ierīces, citā stāvā ir cits gaisa spiediens. Labi, ka tie nav cilvēku līķi, bet kaimiņam viens kurināja kamīnu un kaimiņam ir noindēts papagailis. Tas ir tiesas process. Aiziet cilvēki līdz tiesai. Diemžēl vainīgais ir tas, kurš kurināja kamīnu, jo viņam šis kamīns ir, vecā krāsnes ir pārbūvēta par kamīnu. Nedrīkst. Labi, Māris pieminēja papagaili, bet ik gadus ļoti daudz cilvēku saindējās ar šīm te dūmgāzēm, ar tvana gāzi. Jā, tad arī tas Māri pieminētais stāsts, kad bieži vien tas arī ir ar vecā tipa gāzes aparātiem, tātad šiem te gāzes skatliem, kas gaisu degšanai ņem no telpas, jaunie kondensācijas gāzes skatli pārsvarā visi gaisu degšanai piesūc no ārpuses un arī dūmus izpūš uz āra, viņi darbojas neatkarīgi, jā, bet bieži vien ir tā, kad, kā jau iepriekš minēja, tad vienā dzīvoklī ir vakums, otrā dzīvoklī ir kaut kāds atvērums, ja, un kurinot, ja tu dūmus varbūt vēl saod, un vizuāli varbūt redzi, ja, ka tev dūma gāžās iekšā, ja tu pats esi mājās, ja, bet bieži vien, kurinot gāzes skatlu, tu ne pēc smakas, ne pēc vizuālā, tu nemaz nezini, ka tev dzīvoklī nāk iekšā tvana gāze. Tad, savā privātmājā tas ir viens, bet tik līdz ir daudz stāvu apbūve, daudz dzīvokļu ēka, tā ļoti ir šīs te lietas ir pareizi jāskatās, pareizi jāievēro. Pēdējais jautājums. Es esmu saskāries ar situācijām, kad ir vairāki 2000. gadu projekti, kuros skursteņiem nav skursteņu pēdas un nevar iztīrīt. Ir pieslēgti, viss it kā ir legāli, bet skursteņu pēda nav, no apakšas viņi iztīrīt nevar. Ko darīt? Viņš tiek ierīkots. Tātad arī šodien, ja jūs saucat uz apkalpošanu, skursteņas lauķis praktiski. Pirmais jautājums viņam, vai ir revizijas, kur to visu ņemt ārā? Nav. Es nebraucu pie jums, kungs. Vajag pasaukt celtnieku. Es varu piesaistīties, parādīt vietu, ja tas skursteņs noiet, jebkura skursteņa zemākajā punktā ir jābūt revizijai. Tātad revizija vai tīrāmā lūka, kurš to sauc. Tātad pēc katras dūmvadu tīrīšanas tiek attīrīts arī tā skursteņa pēda. Savādāk negribētos, lai atgriežas atkal tie padomi laiki, kad tādīs padomi laikos bija tie sliktie skursteņas lauķi, kuri tīrīja tikai no augšas, un tas tur sakrājies citreiz ir līdz otram stāvam. Šobrīd tas ir
ļoti pozitīvi, mums ir darbs, bet tas darbs atkal savukārt ir netīrs. Ja šīs lūkas izbūvē pirmā stāvā ēkā, kur nav pagrabs, tā ir dzīvojamā telpa, tātad kurinās 5 stāvi, bet cietējs būs pirmais stāvs, caur kuru īpašumu tas tiks ņemts ārā. Laikam jau tā nav, kad jumta blīvums un pareiza izbūve ir pēdējā stāva problēma, un tur kanalizācija vai dūmvadu pakājas ir pirmā stāva problēma. Par to ir jādomā mājai kopumā, un tad, ja ēkai ir normāls valdītājs, pārvaldnieks, tās ir viņa zināšanas, kas viņam gada griezumā ir jādara, kā plānot budžetu, ka tas arī vajadzētu šos pasākumus iekļaut. Izdarīt vienreiz, teiksim, par skursteņiem, ja mēs runājam, tātad arī šīs dūmvadu pēdas vai tiek izbūvētas, vai vecais sakrātais tiek izņemts ārā, tātad samaksājam dārgi vienreiz, un pēc tam jums reālā ikgadējā apkalpošana maksā tikai mazu sadaļu no tā. Jā, tātad, ja tās pakājas nav, tad viņas ir ierīkojams. Tad skursteņu slāģis apseko, atrod, tad, ja jūs esat ēkas pārvaldītājs vai vienalga īpašnieks, tad jūs vienojaties, tiemžēl, ar pirmā stāva, tās telpas evakuāciju, jo to vienam kaut vai tajā ķieģeļa skurstenī tagad izcirst, izbūvēt, izurbt šīs tīrāmās lūkas, tas ir pasākums jebkurā gadījumā, bet tas viss ir, protams, ir realizējums. Pie kam, ja turpina, tad mēs savos aktos, tātad, ja mēs veicam skursteņu tīrīšanu, un pirmā stāvā mūs vienkārši nelaiž iekšā, dažādas situācijas. Virs pirmā stāva vēl ir 4 stāvi, tad veicam šo skursteņu tīrīšanu. Pirmā stāvā, kur ir skursteņu pakājas, mums atsakās ielaist. Bet pasūtītājs, ja mājas pārvaldnieks, prasa no mums sastādīt aktu par to, ka dūmats ir tīrīts, šo aktu par tehnisko stāvokli. Mēs uzrakstām, ka mēs esam veikuši skursteņu tīrīšanu, bet, tiemžēl, skursteņs nav derīgs eksploatācijai. Viņš tagad prasa, kāpēc tu raksti, ka skursteņs nav derīgs eksploatācijai. Tāpēc, ka mēs neesam iztīrījuši šo skursteņu pakājas. Tad, ja viņš apdrošinātājam tagad iesniedz šo dokumentu vai ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tas gan viena, gan otra organizācija lasa par to, ka skursteņs eksploatācijai nav derīgs. Tad ir jāvienojās, tiemžēl, ar to pirmo stāvu par to, ka šīs pakājas ir jāiztīra, un tad, kad viņas ir iztīrītas, tad arī skursteņs ir derīgs eksploatācijai. Tas ir līdzīgi kā padomju armijā. Ja viens nespēja, tad vainīgi bija visa rota, un tad tā visa rota to vienu apēda. Līdz ar to 4 stāvi, ja vēlās kurināt, tad piespiedīs to pirmo stāvu, vismaz reizi to paveikt. Tas nav tik traģiski. Man ir jautājums par kurināmo. Proti, tagad par tām viensētām runājot. Tagad pēdējā laikā ir bijuši vairāk stipri vēji, kas ir nolauzuši gan priedes, gan bērzus, gan ozolus. Un tad man tāds jautājums, tur sazāģējot, sagatavojot to malkā, cik ilgā laikā tādi nokritušie koki ir derīgi un labi kurināšanai? Un vai ir kādas īpašas koku sugas, kuras ir labākas skursteņiem, kuras tur skaitās labākas? Vai visi sausie koki ir labi? Priecāties jūs varētu būt par nogāztām apsēm. Tas ir tāds žāvētāja process. Teiksim, mitruma rezultātā radušos kondensāciju zināmā mērā izžāvē. Par kriteņiem, kādi viņi kurā reizē ir. Citreiz var normāli koku liels vējš izgāzt. Pirmais, ka tas jums jāuzzina pašvaldības noteikumi, vai vispār jūs drīkstat viņus ņemt. Savā teritorijā var būt, jā, bet ja jau viņš ir izgāsts, tad šim kokam pārsvarā kaut kas nav kārtībā. Ar trupeņiem nekurinam, jo no viņa siltuma iegūt mēs nevaram. Ir liela daudz pelnu, atkritumu, daļēji siltumu viņš dod. Ja jums tas apmierina, tad viss ir kārtībā. Tāda īpašā malka
jūs jau varat priecāties, ja apgāž ozolu, lai gan nekāda prieka par to nav. Jā, bet ļoti pozitīvi, ka jūs vienkārši kaut kur neiznīciniet to koku, bet sagriežiet malkā. Jā, skaidrs, ka varbūt kad tiešām, ja tas ir sliktā stāvoklī šis te koks, tad nav vērts viņu žāvēt, bet sagriežam, saskaldām, ieliekam šķūnītī, pēc 2 gadiem perfekts kurināmais. Tātad, jebkurš šobrīd nogriezts, vai šobrīd arī ir īstais malkas laiks, tātad šobrīd strādājam mežā, gatavojam malku, jā, vai arī izgāstus kokus, vienalga, vedam mājās, sazāģējam, saskaldām. Laikam parasti ir tā, kad uzreiz skaldītu malku šķūnītī mēs nekrāmējam, bet krāmējam parasti to dara pēc jāņiem, lai tas pavasara saulīte un vējš viņu pažāvē. Pēc jāņiem krāmējam šķūnītī un vēl pēc gada jūs viņu variet kurināt. Tātad malka žūst 2 gadus. Šobrīd pat ir pieejami elektroniski sensori, jūs varat mērīt mitrumu malkai. Dažādi. Tur uz tā aparātiņa jums būs sarkanā zona un zaļā zona. Jā, koksnes mitrumu. Tanī arī ir ļoti daudz strīdīgu jautājumu. Ja mēs uzskatām, ka degšanai kurināmais ir noteikti mitruma procenti, tad tikpat labi ir cits normatīvs. Es aizbraucu uz Malkas placi un jautāju viņiem, kāpēc jūs pārdodat neatbilstoši kurināmo. Viņam mitruma procents ir pa lielu. Viņš saka, bet man ir cits normatīvs. Es drīkstu tirgot līdz tādam mitruma procentam. Jā, bet tas nenozīmē, ka to malku, ko jūs Malkas placī nopērciet, jūs uzreiz variet lietot kurināšanai. Ja? Arī Malkas placī jūs nopērciet slapju malku, un tas procents, kas kaut kur ir ierakstīts, ja nemaldos, ir 18%. Tātad, ja malka ir slapjāk par 18%, ko jūs variet nomērīt, tad viņa nav derīga kurināšanai. Varbūt vienkāršāk, tas ir 2 padalīts. Ja viņas skan, tā tad viņas ir ok. Ja viņš šļakstās, tā tad nav ok. Vienkārši, bez procentiem. Jā. Lauku cilvēks ar pieredzi to zina. Jā, bet kā es vajadzīgas ir pieminēju, normatīvs. Jā. Pieminēju to, ka cilvēki pārvācās no daudz dzīvokļa, jā, uz savu jaunuzcelto privātu māju, bieži vien nav šīs te zināšanas. Šobrīd ar katru brīdi, protams, arī šis te saucamais fosīlais kurināmais paliek arvien mazāk, jā. Šobrīd ar katru brīdi viss paliek labāk. Ir mēdī, kas izglieto. Tātad ir šādi semināri, kur jūs varat atnākt. Ir prese, ir valsts ugunsdrošības dienests ar savām preses relīzēm. Jā, ja cilvēkam tas ir interesanti un viņš tam iedziļinās, viņš ir spējīgs to savu mājokli vienā jomā, citreiz santehnikas jomā, citreiz elektrības jomā, apzināt, saprast. Galvenais to ir izprast, pārējais ir naudas jautājums, vai mēs spējam to nopelnīt. Cik mēs esam sapratuši un kā mēs vēlamies dzīvot. Jā. Pasīvo ventilāciju, jūs teicāt, dabīgo ventilāciju. Vai viņai obligāti ir jābūt caur skursteni, vai arī, piemēram, ja man ir privāta māja 2 stāviem, 3 cukām skurstenim, es gribu 3 apkurs ierīces, tas nozīmē, ka skurstenī vairāk nav vieta. Es varu izzāģēt arī sienā caurumu un ielikt viņu kaut kur es gribu, vai man obligāti jābūt caur skursteni? Dabiskā ventilācija ir formulējums ventilācijas kanālam, kas ir vertikāls kanāls, noteikti šķērsgriezumu, kurā ieplūde iet vienā vietā un pēc minimums 5 metriem ir izplūde. Tātad tie ir dažādi gaisa spiedieni, līdz ar to šajā kanālā ir vilkme. 24/7 šajā kanālā ir gaisa plūsma virzienā uz āru. Tātad dabiskā ceļā, tā ir dabiskā ventilācija, dabiskā ceļā telpa tiek izveidināta. Pavēram logu vai durvis
ielaižam gaisu, caur ventilācijas kanālu, mitrais, sliktais gaiss iziet ārā. Tā ir dabiski. Tas, ko jūs teicāt, ir caurums sienā. Ja būs vēja virziens no dienvidiem, viņš pūtīs iekšā, kaut kādā brīdī viņš var temperatūras starpību dēļ strādāt uz āru. Bet šādas caurums sienā parasti tiek aprīkots ar mehāniku, lai tas reāli strādātu. Tie paši virtuves nosūcēji, ja viņam šī skursteņa dabiskā vilkme nav nepieciešama. Virtuves nosūcējs strādā ar motoru, tad mēs ieslēdzam, viņš caur ārsienu pūš ārā. Ja tur nevienam netraucē, ja jums nav kaimiņi un ir 3 apkurs ierīces, jūs lietojat savu nosūcēju. Domājot par to, lai visām 3 apkuras ierīcēm šajā jūsu telpā pietiktu gaiss. Jo tanīpat laikā, ja jūs izvēlēsieties mehānisko nosūci, viņa gaisu transformēs tikai uz āru. Jūs iekšā tik daudz neielaidīsiet. Katrai no 3 apkurs ierīcēm gribās elpot, jums pašam gribās elpot, ģimenei arī, sunītim, kaķītim, vēl mājā, teiksim, kāds gāzes kāda ierīce, sadedzinām un ar mehānisku izvakam ārā. Šodien lielākā problēma ir domāt par gaisa pieplūdi nekā par pūšanu ārā. Dabiskā ventilācija ir vislabākais. Tik, cik mēs paši pavēdinam, ielaižam, tik viņš aizplūst. Mehāniskā vairāk nevar izvilkt, cik konkrētajā telpā kubikmetri gaisa ir. Viņš strādā noteiktu laiku, pēc tam viņš rūc, rada priekšstatu, ka tur kaut kas notiek, bet nekas nenotiek. Jūs tērējat elektrību. Nākamais stāsts, protams, kad par enerģiju taupošām ēkām, par rekuperāciju. Tātad, ja mēs projektējam jaunas ēkas, izbūvējam jaunas ēkas, modernas ēkas, enerģiju taupošas ēkas, tātad bieži vien uzstāda šo te rekuperāciju. Tad arī šīs te lietas, tātad uzstādot šīs te rekuperātors, tātad daļa gaisa tiek ņemts no āra, bet filtrēts un telpā uzturēts esošais siltais gaiss, tātad mēs ekonomējam uz kurināmo, uz to gaisa siltumu, bet šīs te lietas visas, protams, ir jāuzstāda un jāieregulē kopsumā, piemēram, ar jūsu esošajām apkurs ierīcēm. Tātad šeit rekuperācijai, šeit gaisa apmaiņai, šim te spiedienam telpā ir jābūt tādam, lai nodrošinātu jūsu apkurs ierīču darbību. Ja? Tātad tam spiedienam tajā telpā jābūt pozitīvam, ja? Lai tajā brīdī, kad jūs iekuriniet kamīnu, šis te kamīns darbotos, ja? Viņam pietiktu gaisa degšanai, lai pa skursteni dungās izskriet ārā. Protams, ir arī jaunās paaudzes, arī kamīni. Mums viņas ir jaunās paaudzes Vāczemē, tas jau viss ir sen zināms, arī tāpatās kā gāzes katli, arī kamīni tiek jau uzstādīti tādi, piemēram, kas gaisu degšanai neņem no telpas, ja, bet pa atsevišķu kanālu piesūc gaisu patiešo uz kurtuvi. Ja, vai nu tas ir gaiss tiek ņemts pa kanālu grīdā, vai arī tas pats princips, kas gāzes katliem, kondensācijas, kad gaiss tiek sūkts no augšas, tad sadedzināts un atkal izpūsts ārā. Tātad, kā Māris minēja, man liekas, arī nekas nav labāks un vienkāršāks par dabisko ventilāciju, bet viņi noteikti varbūt nav tomēr tik ekonomiski, ja, tātad siltums tiek, jebkurā gadījumā ir siltums zudumi, bet rekuperācija tātad ir 100%, gan jau, kad ir daudz ekonomiskāk, nepavēlti viņas tiek šobrīd uzstādītas. Jā, bet viņām ir pareizi jāstrādā kopā ar jūsu apkurs ierīce. Un arī tie putekļi nevienmēr tiek izfiltrēti un savākti šajā te rekuperācijas kastē. Tātad pa visu telpu jums tiek izvilkti gaisa vadi, daudz un dažādi, tur tāds vesels zirnekļu tīkls. Kas ar tiem gaisa vadiem būs pēc 10 gadiem? Ja. Jūs minētais arguments vēl par to, ka tērē elektrību, vai šodien mums ir lētā elektrība, es rekuperāciju darbinu, piespiežu podziņu, ja.
Tajā brīdī, kad ir dārgais tarifs, es piespiežu podziņu rekuperāciju atslēgt, taupu elektrību, telpā vienkārši vairs nav gaisa. Ja? Nu, tā tad ir šīs te nianses. Apskatoties kopumā ar mehāniskām ventilācijām lielākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, tad mums ir gan ieplūde, gan izplūde. Vajag domāt, ka par ieplūdi mums nav ārā tik perfekti tīrs gaiss. Ieplūde ir jāfiltrē, ziemā viņi ir jāuzsilda, tātad tie ir atkal kalorīferi, kas tēra elektrību. Un ko dara latvietis praktiskais? Nu, es to vienu sistēmu, kas ir tā pieplūde, nelietošu, jo viņa ļoti tērē elektrību un manu naudu noēda. Nu, es lietošu tikai nosūci, bet no kurienes tad sūkt? Nestrādā neviens, ne otrs. Māja ir pilna zirnekļu tīkliem, viss ir sabūvēts, visur krājās putekļi, tiek atstāts nākošai paudzei, gluži tāpat kā liela daļa vēl daudz visādu lietu. Cilvēki, kas būvē pirtis, vajag arī pirtīs iet. Nevis būvē pirti, tāpēc, ka kaimiņam ir. Vai burbuļu vārna mājās. Nu, vienu laiku tas bija moderni. Jānim ir, Pēterim ir, kāpēc, lai man nebūtu. Pēc tam tur somas stāv, tur viss, kas mājā liekas. Nu, tā ir tāda vieta novietošanai. Nu, par vienu, par otru. Nu, ir praktiskās lietas, bet to jau katrs cilvēks būvējot savu privātu māju, trešo reizi sāk apjaust, ka tā vannas istaba viņam ir vajadzīga pie guļam istabas, nevis mājas otrā galā. Nu, tādas praktiskās lietas izbūvē vienu māju, otrā viņš labo savus kļūdas, un trešo viņš būvē jau perfektu. Konsultēties ar skursteņslāķiem. Novēlam jums visiem 3 mājas. Laikam, ja šodien īpaši aktuāli jautājumi vairs nav. Tad paldies par uzmanību. Vienmēr esam gatavi ar jums kopā darboties. Vēl viens jautājums, ja? Man ir vecais kamīns kaut kāds 30. gados celts. Un viņš ir, mēs tā arī tad svētdienas kamīns reizi mēnesī, iespējams, mēs kurinam. Viņi vienalga ir jātīra reizi mēnesī, gadā. Ja? Jebkuram cietajam kurināmajam, kurš ir pievienots Ķieģeļu domkanālam, ir prasība, atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem reizi gadā. Varbūt jūs pat gada laikā viņu neiekuriniet, bet viņš jums ir dūmenim pievienots, tātad dūmenis arī ir jātīra. Ir ļoti daudz apsaimniekotāju, kas saka, man ir ievilkt centrāla apkure, vai tagad uz māju ir gāzes apkure. Apkures ierīces neviens nelieto. Bet es skatos, tante Anna lieto. Nu, citreiz Ivars arī tur reizēm, kad ir vēsāks, kad apkur nav pieslēgta lieto. Nu, tā 1, 2, 3 lieto, nu lieto jau tie cilvēki. Un viss mums paliek dārgāks, un mums visiem ir radi laukos, kad var atvest kaut kādu klēpīt malkas, un tad, kad ir vēlme, kad ir garstāvoklis, nu, iekurināt to savu, kaut vai vienu reizi to kamīnu vai krāsni, iegūt to siltumu. Kamēr vien ir iekārta pieslēgta, kamēr viņu var kurināt, tikmēr viņa jāapseko reizgadā. Jākop. Jā. Tā omīte ir jākop. Arī mūsu omītēm veselība labāka nepaliek. Mēs viņam pērkam apdrošināšanu, sūtam pie dakteriem. Nu, līdz ar to jūsu vecā apkurs ierīce arī ir jākop līdz pēdējam, kamēr jūs viņu gribat lietot. Ja pēc tam kaut kas mainās un ir iespēja to izmainīt, tad jau skatāmies uz skursteņu pilnveidošanu un pielāgošanu jaunai ierīcei. Paldies!